Šeit esam tikušies šodien Jāņa Slēdiņa projekta ietvaros. Tev bija kaut kas par to sakāms. Jā, es tīri perspektīvā varu pateikt par to, ka Slēdiņa kungs kā mūsu visu, es domāju, liels paraugs, ja? Vīrišķības un tātad stingruma un stoiciskuma paraugs. Ja? Viņš arī, kā mēs zinām, ir tiešā saistībā ar Lestenes muzeju. Ja? Tas ir viņa bērns. Tas ir viņa bērns, tieši tā. Un es gribēju tā maigi pateikt, tu pateici tiešāk. Ja? Jā, tātad runājot par šīm te bailēm, ja, cilvēciskajām bailēm, par absolūti normālu cilvēcisku sajūtu, ja, ļoti stipru, pat vienu no stiprākajām sajūtām, ir ceļšķi runa ir par nāvi. Ja. Viennozīmīgi skaidrs, ka tas, ja cilvēks jūtās vīrišķīgs, ja, sieviete drosmīga, vīrišķīgas sievietes, tas varbūt, lai paliek citiem terminiem, ja, ne mūsu sarunā šeit, ar drosmi katrā ziņā vēl nepietiek. Ja. Tad, kad cilvēks saskarās konkrēti ar piedāvājumu viņam nepalikt dzīvam, ja, tad ļoti daudz kas psihē. Droši vien mūsu skatītāji Facebooka draugi, teiksim tā, arī gribēs zināt, kā veidojas jūsu darba procesi, jo viens ir apzināties, ka kārtību ieviest vajag, un kārtību ieviest vajag vairākās jomās, ja, kas šobrīd tas pats jaungada salūts. Ja. Un visāda veida tikšanās, kuras mēdz būt agresīvas svešvalodā, vai ne? Es tā zolīdi izsakos. Ja. Un nevienā vienas atvainojos. Un nevienā vien, ja, svešvalodā. Kādam par to jārūpējas, un, protams, labāk, ja Gati, tu arī neesi bez apbalvojumiem, vai ne? Es saprotu, ka to krustu tu esi saņēmis pavisam nesen. Vari pāris vārdos pateikt, kas par apbalvojumu? Varbūt par ko? Jā, varu. Katrā ziņā man tas ir jāzina. Un no galvas jāzina nakts vidū. Ja? Tas ir Latvijas valsts aizsardzības fonda Lāčplēsis goda zīme. Un tur, cik es zinu, ja, komisija, kas izvērtē šī krusta, tas nav īsti krusts, tā ir goda zīme. Ja,